Sveicināti Latvian Games kanālā, un tas, ko es šodien rādīšu, būs domāts īstiem LEGO fanātiem vai arī vienkārši faniem. Kāpēc? Tāpēc mēs pie Bandikam kā uzstādi skaņu. Mēs esam ne tikai par spēlēm, mēs arī par tehnoloģijām. Tad šis ir ideāls piemērs, jo šajā programmā jums ir neierobežoti krājumi, klucīši, un jūs varat veidot, ko vien jūs gribat. Tātad es iemetīšu saiti, lai kā es to negribētu, to iemetīšu, un rādās, kas tagad jādara. Šeit ir tāda pīta. Nu, parādās. Man rādās šāda sporta mašīna, es nezinu, pat var kādam rādīties. Te ir OpenArtWare file, vai, tas, ja jums ir kaut kas sagatavots, very freebuild, vai mēs uzspiežam freebuild, un tad, mums parādās šī tāds te. Tagad, ko darīt? Un tātad, kas mums ir jādara, kā jau teicu. Šeit, kreisajā malā, ir tādi digitāli desingeri, un šeit ir visādi klucīšu apzīmējumi. Tāpēc es saku, šī sērija būs domāta LEGO faniem, jo savādāk diez vai kāds sapratīs, un kādam vispār būs noderīga šī aplikācija. Tātad aplikācija, kā jau teicu, ļauj izveidot savus LEGO modeļus, tev ir neierobežots skaits klucīšu un veido, ko vien gribi. Tā kā pašlaik man nav spēles, es šaubos, vai varēšu pietuvināt tuvāk, taču es centīšos un, var sakot, sāksim, kas mums jādara. Tātad mēs būvēsim kaut ko tādu, nepārāk grūtu. Es domāju, būvēsim. Es labāk parādīšu visas iespējas. Uzbūvēsim māju. Un tātad man te bija viens nelabs starpgadījums. Man te visu laiku tāda rādās. Šausmīgi. Labi, tagad mēs uzspiežam uz klucīšu, un jūs redzat, te tāds parādās. Tagad mēs paliekam uz šeinu, un tagad redzat, viņu var pārvietot. Viņš rāda tās bultiņas. Mēs pamēģinām, kas te ir. Var sakot, viņš maina formu un tā. Formu viņš nemaina, viņš maina to, kā viņš izskatās, un ko vēl pie viņu var piešķipselēt klāt. Tālāk. Paņemam šiten. Apakšā, un te ir visādi. Varat ņemt vienkārši, ko gribat, tā parāda, un tagad uzliekam augšā uz šitā klucīšu. Tātad mēs nebūvēsim kaut ko noteikti, es vienkārši pamācību spiežam te, un blakus tam pirmajam ir tādi aplīši, un tur ir visādas apļu formas, bet, tā, ja tie mazie klucīši aplīši, tie ir vienā citā vietā. Šeit ir, teiksim, tādi, no kurām var kaut ko līdzīgi bumbām uztaisīt. Tagad to paņemam nost, kā var paņemt nost. Šeit, kad mēs uzspiežam, lai mēs dabūtu, tur ir tāds plus, mēs uzspiežam, un viņš parādās. Un tātad, lai noņem, uzspiežam mīnus. Tālāk aizējām uz pašu apakšu. Un paņemam, teiksim, paņemam, ko mēs varam paņemt, paņemam šitā. Kā mīnus spēlei varētu būt tas, ka te ir ļoti grūti, ja tu nezini, kā tos klucīšus sauc un kā viņiem ir vārdi, ļoti grūti ir kaut ko atrast, jo LEGO klucīši jau ir daudz, un tikpat daudz šeit ir arī tie tur. Šeit ir vēl viens apakšā, un te ir visādi LEGO dzīvnieki, papagaļi, dinozauri, kas tur vēl kaut kādi kalmāri, haizivs un visādā ziņā viss kaut kas tāds. Te un uzliksim krabi. Atkal bija tas gļuks, es nezinu, kāpēc viņš man te visu laiku lec augšā. Tā, uztaisījām krabi statuju. Un apakšā pieliekam ratus. Ratus nē, žurkas, protams. Tā. Tātad šajā daļā es vienkārši parunās par funkcijām, jo tiešām daļas būs vairākas, jo te ir diezgan daudz ko stāstīt. Un visādā ziņā viņi
programma nav no tām vieglākajām. Nu, redz, apkrāpa driņķo. Labi. Tas mums ir. Nevarēja neuzlikt. Nomiru žurka. Nosprāgus. Tas bija balta. Un tātad šeit vēl funkcijas, protams, arī izveidot LEGO cilvēciņus, jo kā gan galu galā bez tā varētu iztikt. Var viņam uzlikt visādas bruņas, nu, piemēram, tagad. Tagad mēs atveram un redzam, kas tie sūdi vagā, kas tie pa stūdiem. Nu, mums jāpaliek uz leju, un tad mums atklājas viss. Tagad mēs paņemam mazās kājiņas, un šitā būs kaut kāda maza zēna istaba laikam vai kaut kas tāds. Un tālāk šeit mums tikai kājas, mēs pavelkam uz leju, un šeit mums skatām atklājas ķermeņi. Ķermeņi visādi, un kādas ķermeņus jūs gribat, var uztaisīt, nu, es nezinu, vai jūs varēsiet uztaisīt līdz Team Fortress 2 ķermeņus, bet nu, katrā ziņā visu savādāk iespējamos, jā. Nu, un tagad vēl paliekam uz leju, un galvas gan šajā vietā nebūs. Nu, diemžēl, par laimi, un tagad apakšā šeit ir tāda galviņa, un te jūs redzat visādi briesmoņi, ir roboti, kiborgi, dieva dēļ, ātrāk laid lejā. Bet, nu, tas tā un. Tagad mums jāatrod galvu, kur mums vajag no vairākiem simtiem pieejamo galvu. Kā to var izdarīt? Jūs jautāsiet, es jums atbildēšu. Ja es zinātu, es jums pateiktu. Nu, vienīgā iespēja vienkārši laižat uz leju un cerībā, ka tūlīt atradīsiet labi. Un, nu, kā ir jālabūvē viņi? Kas pat desām? Kāpēc viņam ir no abām pusēm galva? Nu, jā, un nu, no abām pusēm nav. Un kā, te vienkārši klucīt, kur jums vajag, un ja jūs domājat, ka viņi tiešām varēs uzlikt virsū tam, tad jums jāuzliek vienkārši virsū, un ja parādās zaļš, tad vienkārši lieciet virsū. Un tad jau būs, un to nebūs jāuztrauc, tālāk mēs paliekam vēl uz leju. Pāri visam, un šeit ir tādi mati. Ja jūs gribat dabūt ķīveres, tad neskatieties pie matiem, skatieties pie cepuriem. Loģiski. Es sākumā meklēju ķīveres. Nu, redz, kāds mazs zēns. No LEGO. Tagad ieliksim viņam rokā Tomīganu. Un tā, bet, nu, tas bija joks. Te var visādas bārdas un sliktā pušu kājas, un kas te tikai vispār viss nav. Spiežam uz šejienes. Un šeit mēs varam izvēlēties savam varonim visādas cepures, protams. Ja jums būs uzlikta mati, tad cepuri nevarēs, bet ja jūs matus paņemsiet nost, tad cepuri jebkurā laikā var. Un tad arī, manuprāt, ir vajadzīgs, jo ar pliku galvu tas, manuprāt, nav tik smuki. Protams, arī atstāt ar pliku galvu, bet nu, tas tā. Nu, un uzliekam viņam galvā. Ja, tagad viņam cepuri ir galvā, un visumā viņš izskatās diezgan labi, un tagad, kas attiecas uz cilvēciņu, vienīgā lieta, kas vēl nepieciešama, ir viņam kaut kādu ielikt rokās. Nu, nav jau obligāti, bet, protams, jūs jau gribēsiet tur pistoles, un es nezinu ko, nu, tad apakšā redzat, te ir tāds cirvis. Uzspiežot uz viņu, mums parādās viss kaut kas tāds, un kaut kas līdzīgs zobeniem. Tālāk mēs liekam uz leju, un šeit var tikai ne rokām, var arī kājām, jo te ir plezns. Dieva dēļ atpakaļ tas uz leju. Nē, stūbē, idioti. Nu, un te var pleznas uzlikt, un vispār var uzlikt visu. Un te jau mums parādās pirmie automāti laikam, kas viņi skaitās, iedosim viņam zaļu automātu. Kāpēc viņam jādod, nu, nezinu, baš tā būs. Šauš pa žurkā. Un otrā rokā viņš turēs glāzīti. Dzēriena glāze. Nu,
Tas bija viss, ko jums pirmajā daļā vēlēšu parādīt. Uz redzēšanos!